Čau visiem! Ko, paldies Dievam par šodienu. Un šodien un arī katru dienu mēs šodien kristīgā pasaules svin Kristus augšām celšanos. Un mēs arī svinam, mēs pievienojamies šiem svētkiem. Un mēs svinam to arī katru dienu. Kādā mērā, kā mēs to varbūt vairāk vai mazāk piedomājam pie tā, bet mēs to svinam katru dienu. Un tā ir labā ziņa. Amen. Jēzus ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis un viņš augšām cēlās. Viņš patiešām nomira pie krusta pār mūsu grēkiem un viņš pa īstam augšām cēlās. Un šī tādā līdzībā būtu tā diena, kad atnāktu tie cilvēki un skatās, bet nav viņa. Kur kaps ir tukšs, tā kā, kas viņu paņēmis ir tā kā, ja? Un kamēr noskaidrojās, viņš parādītos, ka mani neviens nav paņēmis, ja es pat Dievs man uzcēla augšā. Un tā, Jēzus ir augšām cēlēs, un tad tie nav tikai vārdi, kas labi skan svētkos, bet mēs tajā iedziļinamies un pārdomājam, tāpēc, ka tajā ir arī mūsu visa dzīvība. Jo ja viņš nebūtu augšām cēlēs, tad arī mūsu grēki vēl joprojām būtu uz mums. Bet viņš ir augšām cēlēs un uzvarējis nāvi, uzvarējis to visu. Un, sirdī Dievs ielika padalīties par Kristus asins spēku, bet mēs sākumā mazliet pateiksimies lūkšanā īsā un pateiksimies, pielūksim, un tad padalīsimies. Un, paldies Tev, Tēvs, un Jēzus Kristus vārdā, Tētiņ mīļais, mēs esam tie, kas ir piedzimuši no jauna. Mēs esam vienā garā ar Tēvu, un caur Jēzu Kristu mēs nākam, Tēvs, pie Tevī, mēs esam pie Tevis un Tev pateicamies par Tavu labestību, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību, par Jēzu Kristu, par to, ka Tu sūtīji viņu. Paldies Tev, Tēvs, mīļais, par brāļiem un māsām, ka mēs varam būt svētos sadraudzībā Jēzus Kristus vārdā un slavēt, teikt un pateikties Tev Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Tēti. Un mēs nosakam to, ka šodien neviens nezags vārdu, jo ir viens, kas grib zagt gan vārdu, gan laiku, bet mēs to neļausim darīt Jēzus vārdā. Paldies Tev, Tēti, mīļais. Paldies par Tavu uzvaru, par Kristus uzvaru, un ka mēs varam būt kopā ar Jēzu un svinēt šo uzvaru. Un tiešām katru dienu Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, mēs Tev pateicos, par katru cilvēku, kas ir šeit. Tēti, Tu zini sirds stāvokli, Tu zini sirds nodomus, Tu zini kādas domas. Tēvs, es lūdzu, ka Tu atvieglini šos cilvēkus. Es lūdzu, ka Tu atvieglini, Tēvs, un dod viņiem risinājumu, Tēvs, mīļais. Un pāri visam, ka Tu viņus ved pa taisnības ceļu, pa patiesības un dzīvības ceļu, Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, Tu redzi, ka mēs bez Tevis vispār neko nevaram. Mums vajag Tavu palīdzību katru dienu. Mums vajag Tevi redzēt un Tavu palīdzību, Kungs, katru dienu. Lai mēs nenomaldamies, Tēvs, lai mēs nenomaldamies un neskatāmies apkārt. Jēzus vārdā mēs pasludinām dzīvību un dzīvības pārpilnību Jēzu Kristu. Amen. Mēs svētījam katru cilvēku Jēzus vārdā. Viņš mums ir iedevis autoritāti, un tā ir vienkārša lieta. Mēs tam ticam, tad no vienkāršības pozīcijas mēs tam ticam. Un mēs atbrīvojam tagad jebkuru cilvēku, kurš šeit ir, kuram nepieciešama atbrīvošana, jebkurā jomā. Jēzus Kristus vārdā, ar Kristus doto vārdus Tev atbrīvoju. Mēs Tev atbrīvojam. Jēzus Kristus vārdā. Dievs ir mīlestība, un Dieva mīlestība izpaužās, ka Viņš grib, lai tu esi glābts, lai tu esi vesels, lai tu nemocies. Ja Tev ir nepieciešama dziedināšana pie dvēseles vai pie miesas, ar Kristus doto autoritāti mēs atraisam šo dziedināšanu pār Tavu miesu šajā brīdī. Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc, kad Jēzus ir to panācis, Viņš to ir izcīnījis, un Viņš to ir apliecinājis. Un mēs neļausim nevienam zakt vārdu mums. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Tēti, mīļais. Paldies par Tavu labestību. Paldies, Dievs, ka Tu esi tik labs, ka Tu mūs tā mīli, Kungs. Ka mēs varam pārdomāt, ka Tu mūs Tēvs tā mīli. Tava labestība ir tik liela, Tava mīlestība, Kungs, ir tik liela. Un es lūdzu, Tēvs, mīļais. Es lūdzu, Kungs, ka pāri visam Tu mūs dod. Mēs, Tēvs, šeit esam vienā garā, caur Jēzu, ar Tevīm, un mēs lūdzam Tev, ka Tu mums dod atklāsmi
un vēl dziļāku atziņu Kristus mīlestībā, Tēvs. Mēs to lūdzam, kungs, un mēs pateicamies, ka mēs to saņemam Jēzus vārdā. Tēvs, mēs lūdzam šīs te patiesās lietas. Mēs lūdzam, kungs, ka tu mums dod atklāsmi un atziņu lielāku Kristus mīlestībā. Jēzus vārdā. Paldies Tev, tētiņ, mīļais. Jā, pielūksim sirdīs un lai visas domas, kas varbūt tās kaut kāds skrējiens, nokavēts tramvajs, nezinu, kaut kas neaplaistīts, kaut kas aizslēgts vai kas, lai tevi nekavē tagad. Visas šīs domas, lai paliek ārā un lai tevi netraucē Jēzus vārdā. Un neskaties uz to, kas runā, bet vienkārši paklausies, ko varbūt Dievs grib tev pateikt šodien. Varbūt viņš tev kaut ko grib apstiprināt, varbūt tev viņš grib pateikt vienu vārdu, bet priekš tevis šis vārds būs atslēga. Vienkārši klausies ar uzmanīgu sirdi. Pielūdz Svēto garu. Pieņem to, kas tev ir pieņemams. Ja tu jūti, ka kaut kas nav vai kā, prasa Svētajam garam, jā, un esam ar tādām uzmanīgām, atvērtām sirdīm, Jēzus vārdā. Tēvs, visi šie cilvēki, Kristus miesa ir tavi dārgumi, Tēvs. Un arī tāpēc tie dārgumi arī visi priekš mums, un mēs sekosim līdzi, mēs skatīsimies, Tēvs mīļais, mēs iesim šajā pilnībā, Tēvs mīļais, mēs mācīsimies, kungs. No Tava gara mēs mācīsimies, Tēvs, kā kopā, kā vienkārši, Tēvs mīļais, kā sargāt šī vārda patiesību, Tēvs mīļais, jo mums nevajag, kungs, skaistus vārdus vai skaistas kaut kādas skatuves, ja tu neesi, Tēvs mīļais. Mums vajag, Tēvs, Tevi, lai tas ir vienkāršībā, patiesībā, kungs, bet Tevi, jo bez Tevis tam visam vispār nav nekāda jēga. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, es Tev pateicos par Kristus uzvaru. Kristus ir augšām cēlēs, Jēzus vārdā. Amen. Pielūksim, jā. Slāva Dievam, un nāca vārdi vienkārši arī par to, kad es piesaucu Kristus asinis. Es viņus piesaucu un zinu, kas notiek, kur ir Jēzus asinis, tur ir brīvība. Tāpēc Jēzus asinis atbrīvo. Un Kristus asinis atbrīvo. Un man nācija krievu valodā vienkārši krov Isusa освобождает, верь в krov Isusa. Vienkārši krievu valodā dažkārt nāk vārdi tādi. Tici uz Kristus asinīm, tici uz viņām. Un ir pāris raksturvietas, ko es gribu padalīties. Un visu pirms es viņus gribu padalīties caur šo tādu vienkāršo prizmu, ko es arī tā kā pats pārdomāju, un pie kā es vēlos visu laiku pieturēties. Lai tā mums visiem, man, tev, mums visiem būtu vienkāršība Jēzu Kristu. Un Jēzus ir Dievs. Dievs ir viņā, viņš ir tēvā. Un viņš tātad nomira pie krusta, ja, pie krusta grēku vajadzēja nosodīt, ja. Un Dievs visas savas dusmas par šo grēku izlēja, sanāk uz savu dēlu, un viņš paņēma visus grēkus mūsu. Lūk. Tātad viņš nomira, viņš tika guldīts kapā, viņš pa īstam nomira. Viss ķermenis bija sārdīts, izārdīts. Un, jā, tā kā tur, es pēc tam mazliet padalīšos vēl kaut kādām līdzībām, kas ir no vecās derības, kur ir šie upuri, ja, un vēl visas šīs lietas. Viņam vajadzēja to paciest, viņš tika sārdīts viss, piesist krustā, viss dusmu smagums uz viņu gulās. Tāpēc, ka šī dusmām viņām vajadzēja tā kā noiet kaut kur, ja, jo viņas nevar kaut kā vienkārši. Tāpēc, ka Dievs tā ir visu paredzējis. Un skaties, tā ir tā vienkāršība, kad Dievs ir samaitājis, sanāk gudro prātus, drīzāk viņi paši ar savām izvēlēm, viņi ir samaitājuši. Un šī ticība ir uz to, ka tu tici, kad Jēzus ir Dieva dēls, tu tici par to, ka Jēzus ir Kristus, ja? Tu tici par to, ka viņš ir pie krusta nomiris par taviem grēkiem, un ka viņš pēc tam pa īstam ir uzcēlējis augšā. Dieva gars viņu uzcēla augšā. Un šī ir tava vienkāršā ticība, kas ir nevis vienkāršā ticība, bet grandiozais Dieva spēks par pestīšanu. Un skaties, tava ticība uz Jēzu Kristu, uz viņu krustu un augšām celšanos. Vai drīzāk ticībā uz to, Kristus izlietās asinis mazgā tavus grēkus. Ticībā uz evaņģēliju tu kļūsti par jaunpiedzimušu cilvēku, tu tiec dzemdināts Jēzu Kristu,
Un viņa asinis nomazgāja un mazgā katru dienu tavus grēkus. Viņas šķīstī, viņas mazgā. Tāpēc, ka tur, kur ir Jēzus ir svēts un Dievs ir svēts. Un tu esi svēts dēļ Kristus. Tu esi kļuvis svēts dēļ tā, ka tu tici uz Jēzus upuri. Un tā ir ticība, kas ir katru dienu. Tas nav, ka vienu dienu kaut kādu un pēc tam nē. Tava ticība uz Kristu, uz viņa upuri. Saproti? Un tu tici, un šīs asinis tevi šķīstī un mazgā. Tās ir dārgas asinis. Tās ir dārgas asinis. Šīs Kristus asinis, viņas tevi atbrīvo un mazgā tevi no visiem grēkiem. Tāpēc, ka tu esi ar Dievu, un ar Dievu nevar būt kopā kaut kas, kas ir nesvēts. Tā ir Kristus taisnība, kas ir uzdāvināta. Un atkal caur ticību uz evaņģēliju. Vai tad tur ir kaut kas sarežģīts? Un pieturēs pie šīs vienkāršās patiesības. Dažreiz liekas, ir tik daudz mācības, tik daudz viss kaut kas, ko it kā gribas satvert, vai vēl kaut kas, bet tad gribas apstāties un pateikt, nē, pagaidi, es sāku atkal ar sākumu, tā kā sākumā, ja, kad nāca pie Jēzus. Vienkārši, un Tēvs, paldies, ka viss ir tik vienkārši. Es tiešām no visas sirds ticu, Jēzu, ka tu esi Dieva dēls, ka tu esi nomiris pie krusta par maniem, par mūsu grēkiem, bet tu to vari apdomāt arī kā par sevi vienkārši. Tātad viņa asinis izlija, vajadzēja, lai izlīst perfektā upura asinis. Vajadzēja, lai izlīst viņas, ja? Un pēc tam šīs asinis ir svētas, viņas ir dārgas, krieviski dragocennē krofi Isusa, ja? Tā kā viņas ir dārgas, tāpēc, ka viņas tevi padara par iespējamību klātesošu kopā ar Dievu, un caur to tu esi kļuvis par Dieva bērnu, ja? Dievs tevi dzemdinājis Jēzu Kristu, kur ir šis absolūtais svētums, un kur der tikai Kristus taisnība. Ja tu pat varētu it kā bez Jēzus nodzīvot šķietami pareizu dzīvi, mazums tev tā sanāk, tu tāpat nevarētu tur tikt. Tāpēc, ka, lai būtu ar Dievu, tev vajag Kristus taisnību. Un Dievs tāpēc izvēlējās daļu no sevis, savu dēlu, nevis kādu no mums, lai sevi atdotu par mums, jo tā ir viņa mīlestība, ka viņš mīl mūs, un tā bija viņa mīlestība. Un viņa mīlestība ir tajā, ka viņš mīl, bet viņš negrib, lai cilvēki iet bojā. Bet viņš arī mīl tos, kas iet bojā. Bet viņi savu izvēļu dēļ iet bojā. Ne jau tāpēc, ka kaut kur beidzas Dieva mīlestība. Dievs viņus turpina mīlēt. Un Dievs tāpēc sūtīja Jēzu Kristu, savu dēlu, lai uzņemtu, lai ik viens Jēzus Kristus upuris ir pieejams visiem. Tā ir Dievs dāvājis savu mīlestības, šī žēlstība, kas ir pieejama kuram cilvēkam. Un ik viens, kurš pieņem to, ko Dievs ir sūtījis, Dievs dod viņam dāvanu kļūt par Dieva bērnu. Ik viens, kurš pieņem Kristus upuri un par viņu tic, Kristus asins mazgā viņa grēkus, viņš kļūst brīvs, viņš kļūst par Dieva bērnu. Un šī ir tā vienkāršība Jēzu Kristu, no kuras prizmas es aicinu sevi un varbūt tevi, varbūt tu jau veju, varbūt tu mani gribi uzaicināt. Bet iet no šīs vienkāršības visu cauri, visu laiku, lai mēs nepazūdam, lai mēs neaizējam prom no šī te, jo tas ir dēļ viņa un caur viņu viss, ja? Kā Bībelē rakstīts, tagad Kristus mums ir piekļuve vienā garā kopā ar Tēvu, caur Jēzu Kristu. Un es gribu nolasīt arī pāris raksturvietas, kas ir, viņā, tas ir Jēzu, mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Tātad Jēzu, tas ir daudz raksturvietas, kas to apstiprina. Šīs ir dažas. Jēzu Kristu ir dota pestīšana, viņa asinīs ir dota pestīšana, grēku piedošana. Tāpat arī romiešiem rakstīts, jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Taisnoti, tu esi taisnots caur Kristus asinīm. Varbūt tev ir brīdis, ka tu liecies galīgi netaisnots. Mazums ir tāda situācija, ka tev liekas bāds. Kā es tad tagad kaut ko? Un atceries, šis ir vislabākais brīdis, lai iet un pateikt, ne, bet dēļ Jēzus es nāku, ne jau dēļ sevis. Tāpēc, ka dēļ Jēzus es nāku, un es ticu, ka Dievam pat prieks, ka tādā brīdī, kad tu saproti, ka it kā tevīm, ka tev liekas, nosodījums vēl nesanāk tas, kā es to, bet tu saki, nē, bet nekas nav mainījies, dēļ Kristus es esmu tāds, dēļ Kristus es nāku Tēvs pie tevīm. Un pat, ja es klūpu, tas nozīmē, ka es dzīvoju dzīvi bez grēka, bet kur neapzināti vai kaut kādā negribot sanāk klūpt un sanāk mums katru dienu, un tad Jēzus asins mums šķīsta no tā visa.
Bet tagad jūs, arī Efeziešos rakstīts, bet tagad jūs esat Kristū Jēzū. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Un lasot arī šo raksturvietu par Kristus asinīm, es pārdomāju, tur arī konteksts arī par to, ka tur arī bija, kas bija no saucamie apgraizītie vai pagāni vai vēl kaut kas, jā. Bet Jēzus saka, bet tagad, kad jūs caur šo, ne caur konfesijām, ne caur reliģiju, ne caur mācībām, bet caur Kristus evaņģēliju, kurš nav mainīts, kurš ir Dieva vārds. Ne caur konfesijām, bet caur Kristus evaņģēliju. Ja mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem, tad mēs tagad esam asinsradinieki visi. Tāpēc, ka Kristus asinīs, mēs esam tuvi. Tā rakstīts. Mēs esam ar Kristu kopā. Un par cik Kristus ir ar tēvu, un tur pēc tam ir turpinājums, un kā Kristus ir ar tēvu, un tēvs ar viņu, tāpat arī mēs ar viņu, un viņš ar mums. Un mēs to arī varam pārdomāt. Tad cik daudz vairāk mēs tagad arī esam brāļi un māsas. Tas nav tikai lozungs vai izkārtnīta, lai pievilinātu tevi, vai kaut kāds grāmatas labs nosaukums, lai tev šķiet mīļāk vai tīkamāk. Tā ir Dieva vārda patiesība. Kristus asinīs mēs esam kļuvuši tuvi. Tev daudz brāļu un māsas ir. Un tad es gribu nolasīt par to, ka tā ir Pētera pirmā vēstule, tur pāris raksturvietas, un tas ir no pozīcijas. Zin kā, es varu pateikt tā, ka pirms jaunpiedzimšanas Dieva baušļi man bija kā likums arī. Man bija, kad ir pa baušļi, mammai bija tur pie sienas, es viņas noplēsu. Likās baušļi, likumi riktīgākie, bet tā, kad es jaunpiedzimu, tad Dieva likumi, viņa vārds, teiksim tā, ir kā tāds mīļš ļoti mīlēts sirdī, kā kaut kas, ko gribas dzīvot tajā, un dažreiz tu jūti, ka nesanāk tajā, bet es gribu tavā vārdā dzīvot. Jo arī, kad Jēzus kādreiz Izraēlam teica, kad uzrunāja, viņš teica, klausies Izraēlu. Un tas klausies Izraēlu, tas nebija ar domu, ka jūs te tā savai dzīvē pa vidu starpā, ja kas paklausieties, ko es jums saku, es jums pateikšu vārdus, ka es jums nesīšu svētību, bet ja jums neklausīsiet, tad vienkārši jums svētības nebūs. Ar tā varbūt jums būs. Kad viņš teica, klausies Izraēlu, tur bija doma tāda, klausies, kā tev dzīvot, lai tu dzīvotu, kā tev dzīvot, lai tu būtu dzīvs. Jo pretējs stāvoklis ir nāve, ja? Un ka klausies Izraēlu. Es saku, Dievs saka savus dzīvības vārdus. Un šie Dieva vārdi, šis Dieva vārds, šis Kristus vārds, viņš ir kā auglis no debesu valstības, ko ēdot tu dzīvo. Zemes auglis ir sauss un viņš tev dod, viņš iznīks pēc tam. Bet Dieva vārds, ko viņš tev iedod, viņš tev dod augli, kā no debesu valstībā. Iedomājies, kad ir ēdienas dārzā augļi, un tu noplūsi piemēram kaut kādu augli, un tu viņu ēd, un tas iespējams kā Dieva vārds, kurš tev vienas tādu dzīvību un jomu, un tur ir citi koki vēl arī un tā tālāk. Bet šie vārdi ir kā Dieva augļi. Jā, un tas ir tātad no 1. no 13. Tas ir kā stiprinājums arī, kad mēs esam nonākuši Jēzu Kristu, kur ir šī svētā Dieva klātbūtne, tad Dievs, kad arī Pāvils un arī citi svētie un arī Pēters, un viņi saka, apdomājiet par to, kur jūs tagad esiet. Viņi saka, tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Liec savu cerību uz Kristus evaņģēliju, kad tev ar to pietiek. Liec savu cerību uz Kristus asinīm. Piesauc Kristus asins. Saki, Jēzu, es uzticos tavām asinīm, ka man pietiek ar to, ar tavu upuri. Man pietiks ar Kristus upuri, man pietiks ar Kristus asinīm, man pietiek ar viņu. Paļaujies uz evaņģēliju. Iespējams, viņš tev vārdiski. Debesu valstībā ir citi vārdi, kā Pāvils raksta citās vēstulēs, un ir debesu valstībā vārdi, ko cilvēkiem nav ļauts pat dzirdēt vai izrunāt vai kā. Bet šos vārdus mēs šķietami varam izrunāt pāris teikumos. Bet viņi satur grandiozu Dieva spēku par pestīšanu ikvienam, kurš viņus pieņem. Mēs viņus pieņemam, un tie satur Dieva spēku par pestīšanu. Un mēs liekam uz viņu cerību. Tāpēc, ka tagad mēs it kā neredzam,
Bet it kā tā redzētami, bet neredzam, bet tas ir tas, par ko Dievs runā. Bet mēs liekam cerību uz to dienu, kad Kristus nāks, kad viņš savu draudzi ņems, un esi gatavs, kad Kristus nāks, esi gatavs, kā šīs 10 jaunavas ar ugunīm, ja, kurām 5 bija uguns liesmiņa, viņas visas 10 izgāja pie Kristus, visas 10. Visas teica, mēs ejam pie Kristus šķietami, bet 5 bija uguns, 5 nebija. 5 tiek nosauktas kā muļķīgas, ģeķīgas. Muļķīgas nevis tāpēc, ka viņas ir muļķīgas, bet muļķības tāpēc, ka pazaudēja laiku, ka neveidoja attiecības ar Kristu arī, ja? Jo šis uguns ir kā attiecības ar Dievu. Kas man to, kāpēc kā attiecības ar Dievu? Tāpēc, ka pēc tam šis vārds paskaidro, kad Jēzus teica, jums nav uguns, es jūs nepazīstu. Viņš saka, Jēzu, bet mēs taču tevi pa kungu saucām. Tu tā aizmirsti, ka mēs kopā ēdām. Mēs piesaucām, ka tu esi kungs. Man pat uz skladas bija rakstīts, ka tu esi kungs. Atceries? Viņš saka, piedodiet, bet es jūs nepazīstu. Jums nav šīs te, ja? Mēs neiepazināmies tā arī, ja? Tāpēc gādāsim, lai mūsu uguns deg. Gādāsim, lai mūsu brāļu un māsu uguns deg. Aizdedzina citus ar savu uguni, ja? Gādā par to, lai tava liesmiņa neizdziest. Gādā par to, ja? Jēzus visu ir izdarījis. Lai tev viss būtu un lai viss notiktu. Ja? Un kā īstā mīlestībā abi mīl, ja, arī, un mēs dodam arī savu to daļiņu, jo tas ir mūsu lēmums. Tā ir tā mūsu lēmuma daļa, savādāk raksti būtu pretrunā ar sevi. Ja mums pat nevajadzētu lēmumus pieņemt, tad jau svētais gars mūs kā robotus visus saprogrammētu un viss jau notiktu. Tad priekš tam vispār kaut kas vajadzīgs būtu. Bet Dievs mīl ar īstu mīlestību, kas nemeklē savu labumu un kas nav egoistiska mīlestība, kas nav tāda mīlestība, kas mīl, ja tu tikai mīli. Viņš visu pirms mīl. Ja? Un mēs arī dodam to savu daļiņu no tās apziņas, kāda mums ir, bet dzenamies pēc Dieva. No tās apziņas, kāda mums ir. Dievs zina. Un iespējams ir kāds cilvēciņš, kurš kādā brīdī uz pasauli vienkārši, pat varbūt kā dzīvojot, bet vienkārši notic, dzird par tādu Jēzu un notic. Un viņš ir glābts, es ticu par to. Es ticu, ka viņš ir absolūti glābts. Un tajā pašā laikā ir, piemēram, kāds, kur mēs gribam iet Dievu vārdu dziļumos, mums ir vairāk dot šī lieta. Un no mums vairāk arī atbildība tiek prasīta. Bet tas ir absolūti normāli. Un tas ir Dievu vārdā arī rakstīts, ka mazāk ir kaut kas, no tā mazāk prasīs arī, kam ir vairāk. Mēs gribam iet Dievu vārdu dziļumos, mēs gribam to, tad jūs arī ziniet vēl vairāk, tad es jūs savā ziņā, es jums dodu vēl vairāk, bet tad jūs ejiet vēl vairāk svētumā. Ja jūs gribat vairāk mana svētuma, tad jūs vairāk arī esat tur, un tad jūs redzat, ka jums nedara nesvētas lietas kaut kādas, ja? Kā paklausīgi bērni, jo nepaklausības bērni ir uzreiz pretējs gadījums, nav vidusceļa. Dieva vārdā viss ir vainu, kā Jēzus saka, kas tic ja, Jēzum Kristum, kā tur, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas Dievu vārdam neklausa, nav tādus vidusceļu. Tāpat ir paklausības bērni, nepaklausības bērni, bet mēs esam paklausības bērni. Bet tas, ko mēs darām, mēs dzenamies, un Dievs redz tavu sirds stāvokli, jo viņš vienmēr ir skatījies sirds stāvokli. Tāpēc, kad farizēji viņas šķietami darīja pareizas lietas, tur vajadzēja nolikt plauktiņu paņemt, nolikt to krustiņu uzlikt, palūkt, atnest kaut kas, bet Dievs redzēja sirds stāvokli. Bet Jēzus teica, bet kur viņu nenomētāja ar akmeņiem. Tāpēc, ka Jēzus zināja, kāpēc viņai tā sanāca pa dzīvi. Viņš zina sirds stāvokli. Tāpēc Dieva vārds mums aicina netiesāt vienam otru un arī citus, vēl jau vairāk pasauli, ne, tā kā nedod Dievs, ja? No tā viedokļa Dievs zina, kāpēc nav sanācis, kāpēc pa dzīvi. Varbūt kāds piedzimis tādā ģimenē, kur māls jau nomocīja līdz visu laiku, un viņš tik to vien zina, kā tikai sāpes un ciešanas, ja? Un tāpēc mēs nedrīkstam dusmoties, nosodīt, bet mēs varam lūgt un dāvāt dzīvību, jo mēs Jēzu Kristu, mēs neesam tikai kā pirmklasnieki, kuri uz zooparku atvesti. Mēs esam Kristus karēji, un Kristus, un tas, kāpēc tu vispār vēl šeit esi un tas ir tāpēc, lai vēl vairāk dvēseli nāktu atpakaļ. Mūsu jēga, kāpēc mēs šeit esam, lai mēs turpinam, kā rakstos rakstīts, lai Kristus, viņš joprojām dzīvo, lai viņš turpina dzīvot caur mums un cilvēki, kas nav ticīgi, lai viņi redz, lai viņi ierauga Jēzu Kristu
caur cilvēkiem, caur jaunpiedzimušiem. Ne ar gudriem vārdiem, bet ar dzīvi. Ne ar gudriem vārdiem, es teikšu tā, ar vārdiem, kas ir, bet visu pirms ar dzīvi arī, ja? Lai cilvēki no malas redz, kāpēc tu viņam piedod? Viņš taču tev tādas lietas izdarīja, kā tu varēji viņam piedot? Pasties, kā viņš tev dara ļaunu, vai tu viņam arī neizdarīsi? Kur ir tava pašcieņa? Kur ir tava pašcieņa? Pasaule tev saka pašcieņa, Jēzus tev saka aizliec sevi. Kur ir Jēzus pašcieņa, ka viņam spļāva virsū? Neredzās kaut kā. Viņš saka, es tagad jums par piemēru esmu. Mīlestība, kas mīl un nemeklē savu labumu. Šis ir tāds labs riekstīgs. Mīlestība, kas nemeklē savu labumu. Jēzus, tu man aicini mīlēt tagad otru cilvēku, arī ja viņš man labu nedara un pretī nedara. Jēzus saka, kādu jums alga debesīs, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl. Grēcinieki pasaulē tā dara. Viņi dara labu tiem, kas viņiem labu dara. Ienīgi, tā kā. Es jums saku mīlēt ienaidniekus. Es jums saku turpini mīlēt līdz galam. Kristus mīlestība mīl līdz galam. Viņa nepadodās. Viņa neizbeidzās kaut kur. Viņa neizbeidzās pie 3. piegājiena. Tu to man neizdarīji. Tad nē. Nē, viņa iet visu laiku. Un pat tu aizies varbūt šajā dzīvē, tu atstāsi šo dzīvi, bet tu būsi mīlējis līdz galam. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. Jūs nezinājāt agrāk, tagad jūs zinat. Bet sekodami svētajiem, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Tas ir par Jēzu, par Dievu. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, mēs šeit, kas sēžam, un mēs tikko viņu piesaucām, un kad jūs viņu piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, Pēters saka, pavadiet bijībā savas svešniecības laiku, tas ir dievbijībā. Mēs esam Dieva mīļotie bērni, tā kā 100 reiz jā un amen. Bet mēs joprojām saglabājam dievbijību, nevis visatļautību. Vai Zini, kāpēc ir vajadzīga dievbijība? Tāpēc, ka ja nav dievbijība, tad ir tāda neutralitāte. Tad ir tāds, bijis, nebijis, ir, slava Dievam, svētības un tā tālāk. Dievbijība, tev liek skatīties, bet tas ir Dievs, tas ir mans tēvs, tas ir visu varenais Dievs, tas ir cilvēki, ir šis fiziskais plāns, ģimenes, bērni, dēli, un Jēzus saka, ja tu pat meitu un dēlu mīli vairāk nekā mani, tu manis neesi vērts. Jēzus negrib tev atņemt tavas dēlu un meitu mīlestību, bet viņš tev grib parādīt īsto dzīvības ceļu, lai pirmajā vietā tev vienmēr būtu Kristus, lai viņš ir tavas dzīves lielākais ieguvums, lai viņš ir tavas dzīves īstais dārgums, lielākais, pats svarīgākais. Ja tev Dievs būs pirmajā vietā, tev visas pārējās lietas būs savās vietās. Un tā tiešām ir tāda gudra patiesība. Un te jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām. Kādreiz vergus tirgu atpirka ar zeltu vai sudrabu vai iespējams pat ar ēdienu vai ar kaut kādiem lopiņiem, bet jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem. Bet ar Kristu šī bezvainīgā un nevainojumā jēra dārgajām asinīm. Mēs esam atpirkti ar jēra dārgajām asinīm. Un ir viena lieta. Mēs visi atceramies to pozīciju, kad Jēzus pateica, bet jūs dzeriet manas asinis un tā tālāk. Un tur bija mācekļi, kuri ir tādi, šito mēs nevaram dzirdēt, mēs ejam projām. Šis jau ir par traku. Vecajā derībā viņiem bija upuru sistēma, kad viņi upurēja perfektu dzīvnieciņu, tur jēriņu vai ko, tur perfektu, un viņiem vajadzēja izliet šīs asinis, jo tad šīs asinis par grēkiem tā kā nāca, un tad tā bija tā viņu upura sistēma. Bet redz, arī Jēzus staigāšanas laikā Jānis Kristītājs pamanījās pateikt, lūk, Dieva jērs, kas tas pasaules grēkus, tā kā lūk, perfektais Dieva jērs. Un tie mācekļi, kas aizgāja, viņiem likās Jēzu, Mūzus mums pateica, mums nebūs dzert upura asinis. Tā kā vispār cilvēku, dzīvnieku asinis, tu mums tagad saki, dzer savas asinis. Viņi aizgāja no Jēzus, tāpēc, ka viņš šķietami teica pretējo. Tāpēc, kad Mūzus laikā, tāpēc, ka to dzīvnieciņu, ko viņi upurēja,
tur tās asinis neko, tas bija likumu, ir rakstīts, ar likumu tika aizliegts, Dievs tur teicis, es aizliedzu jums dzert, un es izdeldēšu to, kas tur dzers to visu, ja? Jo tas ir okur upuris, un tās asinis iztek par grēkiem un tā tālāk. Te pēkšņi Jēzus saka, dzer manas asinis, viņi saka, bet mums taču Mūzes likums saka, nedzert, viss mēs ejam projām. Jēzus saka, dzer manas asinis. Tu zināji, ka vecajā derībā ir rakstīts, kāpēc nedrīkstēt dzert upuru asinis, jo ir rakstīts, tu nevari dzert asinis, jo tās asinis ir tā dvēsele. Ko tu dzer? Tā dvēsele ir asinis. Saproti? Ko Jēzus saka? Dzeri. Tāpēc, ka viņš ir perfektais upuris, viņš savā miesā un viņš atcēla bauslību, un viņš tā kā pretēji visas lietas izdarīja. Bet 3. Mūzes ir rakstīts, jo miesas dvēsele mīt asinīs, tāpēc bija aizliegts dzert, vispār lietot asinis, viņas vajadzēja izliet tā kā, ja? Jēzus saka, dzer manu dvēseli, dzer manas asinis, kas manu miesu bauda, Jēzus saka, un manas asinis dzer, paliek manī, un es viņā. Itin kā mani sūtījis dzīvais tēvs, un es esmu dzīvs tēvā. Tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tāpēc mēs dzeram Jēzus asinis, ēdam viņa miesu, kas ir pretēji tā laika kaut kādiem likumiem, bet tas ir tas, kā viņš to gribēja. Un tādā veidā, iedomājies, kāds tur ir tas vārds savienojums, ja? Tāpēc, kad asinīs ir tā dvēsele. Tāpēc mēs dzeram Kristu. Tāpēc Kristus asinis ir svētas. Un arī, kad mēs pieņemam vakarēdienu vai mājās, vai kur mēs sanākam, dievbībā, mēs pārbaudam savu sirdi, kā ir rakstīts vārdā, jo tur ir rakstīts, jo daži arī nezinādami un nekārtības un nepārdomātības dēļ sev par sodu, par to visu var izvērsties, ja? Mēs pārbaudam savu sirdis, jo tur arī paskaidros par to, ka mēs pārbaudam, lai pēc tam mēs nesaņemtu neko, lai mēs netiktu nekādā veidā tur sodīti. Ja mēs pārbaudam savu sirdi un nožēlojam grēkus, Kristus upuris ir pieejams, viņš mums visu laiku, un viņa asinis šķīsta mums visu laiku. Tad saistībā ar šo es nolasīšu, lai tas pastiprina no Jāņa pirmā vēstule, lai tas vairāk tā, Jāņa pirmā vēstule no 5 līdz 9. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsā, tad melojam un nedaram patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asins šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēku, tad maldinām paši sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Šķīsti joprojām. Tāpēc mums Dievs arī aicina ik pa brīdim pārbaudīt savu sirdi, vai tu stāvi ticībā, vai tu stāvi ticībā uz evaņģēliju, vai tu neesi padzisis. Un arī, ja mēs Svētais Gars mums uzrāda, kad mēs kaut ko varbūt esam kaut kā rīkojušies vai kā, dažkārt tu pats zini labāk, tu vienkārši palūdz Dievam piedošanas, tā es paklupu, kungs. Un es redzu, ka es jau vairākas reizes klūpu šajā jautājumā. Svētais Gars, es tev pateicos par to, ka tu esi manīgi tas, es atdodu to Jēzu tev, es tev pateicos, ka tavas asinis šķīsta mani. Paldies tev, Jēzu. Paldies tev, kungs. Tēvs, tu redzi, ka mēs gribam, ka es gribu dzīvot svētu dzīvi. Tā kā vien var, cik vien var būt, tāpēc, ka Kristus ir svēts. Tēvs, es gribu, nesanāk kaut kur ikdienā, bet gribēt, ļoti gribu. Un es ticu, ka tavā spēkā tas ir iespējams. Kungs, māci dzīvot svētajā garā, staigāt ar svēto garu, māci vēl vairāk nobriest, sasniegt šo Kristus briedumu, ja, dižanu un pilnības mēru. Palīdzi, Svētais Gars, palīdzi mums visiem, ka tādiem mūsu sirds stāvoklis mēs gribam, lai tas tā ir. Mums varbūt nesanāk kaut kas, bet nekas mēs gribam un dzenamies pēc tā. Halleluja. Jā, tas ir īsumā vienkārši par to, ka ar viņa asinīm ir nomazgāti mūsu grēki. Viņa asinīs, caur viņa asinīm mēs esam svēti. Ir tik daudz liecības, kas ir dzirdētas. Es zinu, Vilmē ir liecība, ka viņa sapņoja sapni, kad atgriezās, kad viņa visa tika tā kā izmērcēta ar mačalku ar asinīm. Tā kā vēl kāds, es noteikti kaut kur vēl kāds ir dalījies, kad pēc tam ir tā kā ar asinīm nomazgāts. Kristus asinis, tas viss ir pa īstam. Piesauc Kristus asinis, viņas ir svētas.
un tici uz viņām. Viena maza liecība, es gan cenšos samazināt, stāstīt tā kā citu, jo arī vārdā ir rakstīts, kur Pāvils saka, mēs tikai stāstam par tiem darbiem, ar ko mēs paši esam, ja, tā kā. Bet viens, es atceros, bija, man liekas, Karijs Blēks dalījās ar vienu brāli, kurš viņš speciāli aizgāja uz vienu mītiņu, kur tusējās otra puse. Tas ir ne otra puse kā otra puse LV, bet kas vēlna šitie visi pakalpiņi, ja, kur maģija nodarbojās buršanām. Un viņš ar apzināti ielavījās viņu pulciņā un vienkārši sēdēja. Un viņiem tur notika sanākšana, kur viņi gribēja burties par rajoniem. Tur, tas ir pa īstam viss, kur viņi gribēja kā tur likt lāstus uz rajoniem, uz mājām, uz atsevišķām iestādēm, lai tur viņiem notiekās. Un iznāca pats galvenais un pateica, diemžēl šodien šis pasākums nevar notikt, jo te ir kāds, kurš tic uz Kristus asinīm. Tā kā slava Dievam, jo te ir kāds, kurš te ko nevaram. Šodien pa mājām viss. Tā kā slava Dievam, tic uz Kristus asinīm, un Kristus asinis atbrīvo. Kristus asinis atbrīvo. Kāpēc es tik ļoti pieķēros šiem vārdiem? Man kaut kur atmiņā bija. Man liekas, Dereks Prins vai kāds dalījās kādreiz par to, kad viņš teica, viņš tāds foršs angļu opijas tāds, bet tāda taisnība viņa tāda. Un kā viņš dalījās, viņš teica, ka man jau tur tās mūzikas visas, bet vienreiz es biju dievkalpojumā, un viens vienkārši sāka slavēt, vienkārši notiņus uz klavierītēm, vienkārši notiņu, un vienkārši monotoni sāka tā kā dziedāt, Kristus asinis atbrīvo. Kristus asinis atbrīvo. Viņš teica, neko. Vienreiz vien to pašu otrais, viņš saka, un pēkšņi mēs skatāmies, ļaunie gari no cilvēkiem sāk iznākt, cilvēki dziedināšanu saņem. Neviens ne par vienu nelūdz. Vienkārši viņš slavējot no sirds, viņš saka, Kristus asinis atbrīvo. Kristus asinis atbrīvo. Cilvēki brīvi kļūst. Amen. Tāpēc pārdomāsim to, kā pagājušais, kad Eva dalījās šodien. Šis paņem šo te vārdu, kas priekš tevis ir neļauj, lai tev viņu nozog uzreiz kā tu iziet ārā ar kaut kādu īziņu vai vēl kaut ko pārdomā viņu. Un kad tev ir grūti, emocionāli grūti, kaut kādā veidā, ja, jo Bībelē ir rakstīts arī tas, uz šīs zemes jums būs bēdas, bet ja Jēzus saka, bet turiet drošu prātu uz manīm, jo es to esmu visu uzvarējis. Esiet jau ar manīm kopā tā kā arī savās domās, jo es esmu pāri visam tam. Jūs vēl esat šeit zemē, un jums būs arī savas bēdas un kaut kādas lietas. Tāpēc, ka tajā zemē tā ir. Bet esiet jau ar visu sirdi pie manis, ja? Esiet jau pie manis ar visu sirdi. Tur ir atvieglojums. Pie manis ir vieglums, atvieglinājums. Es gribu jūs atvieglināt, ja? Pārdomāsim šo te. Un man dažkārt ir tā, ka kaut kas grib jaukties vai kaut kādas domas pa galvas vienkārši saku, Jēzus, ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es ticu, un es tev pateicos, kungs. Es ticu, ka tu esi nomiris pie krusta par maniem grēkiem. Es ticu, ka tavas asinis mazgājušas manas grēkus, ka Dieva gars tev ir uzcēls. Es par to ticu. Viss man pietiek ar to tās. Es ticu par to. Jēzus, es ticu par to. Tāpēc stiprināties tajā. Tas nav mans bērns. Es tā skatos, it kā ir, bet nav. Paldies Dievam. Paldies Dievam par bērniņiem. Slāva Dievam. Un mēs esam viņa bērniņi. Šie ir bērniņi Jēzus vārdā. Tēvs, mēs tev pateicamies par šo jauno paudzi, par visiem bērniņiem, par mūsu bērniem, kas mums ir vēl līdz paņemt vai mājās vai kur. Mēs svētījam Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, es lūdzu, ka tu sargā bērnus no pasaules ietekmes, no pasaules garu ietekmes Jēzus vārdā. Jēzus mums iedeva autoritāti. Viņš esmu pateicis, jūs esat dzīvības valdnieki. Viņš ir ķēniņš, un mēs esam viņa valdības, viņa karaļvalsts nodrošinātāji šajā zemē, un tas ir no uzvaras pozīcijas. Un mēs ejam vienkārši un skatāmies, kur te kāds mošas vēl deg, un kurš kaut ko nav sapratis vēl. Un tāpēc mēs ar šo varu, Kristus un autoritāti aizliedzam, jebkuram raustīt vai ietekmēt mūsu bērnus, mūsu draudzē Jēzus Kristus vārdā. Mēs saistam jebkuru garu un pavēlam viņam novākties, tāpēc, ka Jēzus ir kungs, un mēs kunga vārdā pavēlam aizvākties un netraucēt Jēzus vārdā. Mēs pasludinām žēlastību, dzīvību, pārpilnību, Kristus mīlestību, žēlastību. Tēvs, mēs pateicamies, ka šie bērni nodos savas dzīves Kristum, piedzims no augšienes, no ūdens un no gara,
un sludinās, kungs, tavu dzīvības vārdu svētajā garā. Paldies, Tev, Tēvs, mēs viņus uzticam Tev, kungs. Jēzu, šie visi bērni ir Tavi bērni, tāpēc mums uztraukums ir 0. Tāpēc, ka mēs atdodam Tev, un Tu par viņiem labāk pagādās nekā mūsu. Jēzu, tas viss ir pa īstam, un mēs Tev ticam, un nekas nav mainījies. Paldies Tev, kungs. Mēs svētījam katru vienu cilvēku, kurš šeit ir atnācis. Es pateicos Dievam par risinājumu tavā dzīvē, par jautājumiem, kuros tu nespēji rast risinājumu. Un es lūdzu, lai Kristus tevi atvieglina, lai viņš tevi atvieglina Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet prom visas nastas Jēzus Kristus vārdā. Viss dzīves sagurums, lai aizvācas postā Jēzus vārdā. Mēs pasludinām brīvību Jēzus vārdā. Kristus asinis, lai līdz pār šo vietu mēs piesaucam Kristus asinis, brīvību, dzīvību, mīlestību un pestīšanu. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, kungs. Amen. Ja kādam ir ko piebilst. Aleksandra, tu varēji atnākt un arī aizlūgt vienkārši. Par mums vienkārši lūkšanu kā tādu, ja nobeigumā, ja kāds to gribēs, varbūt vai kā. Dievs. Dievs, es Tev pateicos par šo dienu, ka Tu esi ar mums kopā, ka Tavā klātbūtnē mēs varam pielūgt šo kungu, ka mēs Tavā klātbūtnē varam aicināt, jebkurā sirdī, ieaicināt Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Paldies, ka viņš par mums nomira. Paldies, ka Tu esi vienīgais valdnieks, ka Tu esi vienīgais, kas var mums dot prieku, vieglumu un brīvību. Neviens cits nevar dot to, ko Tu mums vari dot, Dievs. Neviens nevar dot. Neviens. Tev pieder debesu valstība mūžīgi mūžos. Āmen. Domāju, ka labi, ka mēs sadalītos arī mazajās grupiņās, viens par otru aizlūgtu svētītu. Un es gribētu tikai pāris vārdus. Jā, vispār paldies, Aleks, ka tu padalījies ar šo tēmu. Man liekas, tā ir ļoti spēcīga. Es domāju, ka mums katram ir jāapzinās tiešām katram personīgi savā dzīvē, ko Jēzus vispār ir izdarījis. Jā? Tas viņa asinis. Un mums ir jāapzinās šis tā Kristus augšām celšanās spēks. Jo tas ir spēks. Kristus augšām celšanās spēks. Un ziniet, Kristus augšām celšanās bija tāda kā āmen uz Jēzus šo te frāzi, kur viņš teica, viss ir piepildīts. Ja? Un augšām celšanās bija tā kā tāda Dieva āmen uz to, ka viņš piekrīt tam. Jo bez augšām celšanās nav dzīvības. Un šodien ir tā diena, un ka kaps ir tukšs, mīļie. Ja? Ir cik daudz reliģijas visā pasaulē. Ļoti daudz, 4000 pāri reliģijas, bet ir tikai viens tukšs kaps. Tikai viens tukšs kaps, tāpēc, ka ir tikai viens Dievs, kurš atdeva savu dzīvi par mums. Visi pārējie dieviņi ar mazajiem burtiem, viņi prasa, lai tu kaut ko, bet te Dievs parādīja savu augstāko cenu, viņš atdeva savu dzīvi, viņš izlēja savas asinis, viņš atdeva sevi par mums ikatru. Un kas mums var būt par grūtu priekš viņa? Ja? Kaps ir tukšs, un mums ir jāapzinās šis augšām celšanās spēks. Tad, kad es skatos Bībelē, tad es redzu, ka kaut vai evaņģēlijos skatoties katru evaņģēlija pēdējo nodaļu, šodien izlasīju katru evaņģēlija pēdējo nodaļu, 4 evaņģēlija katru pēdējo nodaļu par to, kas notika šajā augšām celšanās dienā. Ja? Un tur tik labi tiek parādīts to, ka viņi visi bija izbijušies, ka viņi visi bija šaubīgi, ka viņi bija tādi, paga, bet kā tad? Viņš taču tik labi, viņš tur reāli ir teikts, viņš taču lielas un varenas lietas darīja.
Tā kā bez mazliet, kur tad tā Jēzus ēra tā kā beidzās un viss. Viņi bija tik šaubīgi, tik neticīgi. Tie bija tie mācekļi. Tie mācekļi, kas bija ar viņu kopā 3 gadus. Viņi pēkšņi tādi, kā nomira, kā tā var, kā? Bet tad, kad Jēzus parādīja savu augšām celšanos, tad viņš parādīja, ka viņš ir dzīvs. Viņš ar viņiem vēl pavadīja pāris dienas, ja? Un tad viņš uzgāja uz debesīm. Viņos bija, tur ir rakstīts, ka viņu šaubas tika pārvērstas ticībā. Viņi beidzot pa īstam noticēja. Ja pirms tam bija visi atstāja viņu, kad Jēzus sagrāba, visi atstāja, visi pameta Jēzu. Pēters vēl 3 reizes viņu noliedza, bet tad, kad viņi ieraudzīja augšām celšanās spēku, viņi līdz nāvei bija gatavi ciest viņa dēļ. Viņi līdz nāvei bija gatavi iet un sludināt evaņģēliju. Viņi redzēja, ka viņš ir dzīvs. Cik liels ir augšām celšanās spēks patiesībā. Mums katram viņš ir jāapzinās priekš sevis, jo tad mēs būsim tādi, kuri būs gatavi iet līdz galam, ja? Mēs noticēsim līdz galam šīm te asinīm, kuras ir izlietas par mums. Un kas mums ir jāzina par augšām celšanos, pāris vārdos pateikšu par šo te augšām celšanās spēku. Jo, ziniet, Kristus augšām celšanās un viņa izlietās asinis, tas ir evaņģēlija centrs. Tas ir pats centrs. Kā viņa krusts ir evaņģēlija centrs, viņa izlietās asinis ir centrā, un viņa augšām celšanās ir evaņģēlija centrs. Bez tā nav, tā kā nav jēgas kristietībai. Ja? Un viņš uzvarēja nāvi, viņš vēlnu sakāva, jā, tas viss ir vareni un brīnišķīgi, bet tas, kas tika izdarīts pie krusta, pašas svarīgākās lietas, viņš samaksāja par mūsu grēkiem, viņš nostiprināja jaunu derību, šo nostiprināja derību ar Dievu. Jēzus noslēdza derību ar Dievu. Mēs neesam noslēguši nekādu derību, ja? Tā ir Jēzus derība. Viņš noslēdza. Viņš panāca uzvaru pār grēku un nāvi pie augšām celšanās. Un viņš piepildīja bauslību. Un viņš atjaunoja mūsu attiecības ar Tēvu. Dēļ viņa upura mēs varam būt salīdzināti, ja? Samierināti, ir teikts. Mums vairs nav naids. Jo Aleksis pareizi pateica, Dieva dusmas tika uzliktas uz Jēzu. Grēks bija dusmas. Dieva dusmas tika uzliktas uz Jēzu. Un šīs dusmas ir izlīdzinātas. Dievs ir samierināts. Ja, viņš ir tā kā pāēdis, ja tā var teikt. Ziniet, ir cilvēki, kuri nepēduši, viņi ir vienkārši nikni un dusmīgi un labāk nerunāt ar viņiem. Nu, par Dievu tā nevar teikt, bet respektīvi tā doma ir tāda, ka viņš ir apmierināts. Ar Kristus upuri. Kristus upuris apmierināja Dievu, un viņam vairs nav naids un dusmas uz mums. Viņam vairs nav naids un dusmas uz tevi, tāpēc, ka Jēzus asinis, Jēzus upuris bija perfekta samaksa par mūsu grēkiem. Mums ir jāierauga, ka, ja Dievs augšām cēla Jēzu, tad tavi grēki tev ir piedoti. Tavi grēki tev ir piedoti, un ja tu klarīt un klūpi, kā Aleksis teica, mēs vienkārši atgriežamies no tā. Ja? Ebrejiem 10, no 11 līdz 12 ir rakstīts, katrs priesteris gan ikdienas stāv, kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus, bet viņš, Dievs, Jēzus, vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdis pie Dieva labās rokas. Skaties! Tad, kad bija šie priesteri, kas kalpoja un upurēja, paskatieties tādu atšķirību starp 1. pantu un 2. pantu. Es vēlreiz nolasīšu, lai mums ir uzmanība. Ja? Katrs priesteris ikdienas stāv, kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus. Un tagad otra daļa. Bet viņš vienu upuru par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Jūs ieraudzējat kaut kādu atšķirību?
Priesteris stāv un ikdienas kalpo un pienes ikdienas upurus. Jēzus viens upuris un ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Viņš vairs nestāv un viņš vairs neupurē ikdienas jaunus upurus. Viņš ir nosēdies pie Tēva labās rokas. Ja pirms tam priesteris stāv un kalpo, stāv un dara, tad te darbs ir padarīts un Dievs uz visiem laikiem, Jēzus ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un ko nozīmē apsēsties? Tas nozīmē es atpūšos. Es atpūšos un es veldzējos tajā izdarītajā darbā. Amen? Jo stāvēt nozīmē, ka darbs nav pabeigts, ka visu laiku ir ko darīt. Zināt, ir tādas mammas vai sievietes, es pati atceros, ka es šeit dzīvoju, mums bija jauns dīvāns nopirkts, bet mājās bija tik daudz darba. Es vienreiz eju garām tam dīvānam un es domāju, kad bija pēdējā reize, kad es uz viņu apsēdos. Tā kā es neatceros, tāpēc, ka visu laiku ir nemazgāt trauki, visu laiku ir tās, pampers jāmaina un kas tik nebija jādara. Un visu laiku tu darbojies, un nekad nav gana. Un tā bija vecajā derībā, nekad nebija gana, nekad nebija samaksāts par grēkiem. Un te Dievs sūta vienu upuri Jēzu Kristu, kas ir upurēts par visiem un ir nosēdies pie Dieva labās rokas, goda amatā, un ir padarīts, un ir apsēdies, tas nozīmē, es varu atpūsties no saviem darbiem, es varu būt mierā no tā, un Dievs ir apmierināts, viņš ir apmierināts. Viņš ir arī apmierināts ar tevi dēļ Jēzus Kristus. Tas nenozīmē, ka mēs ejam un daram, ko mēs gribam, bet Dievs ir apmierināts ar tevi, tāpēc, ka Jēzus, tas vispār nav par mums, mēs neko neesam paši izpelnījušies, mēs varam tikai dzīvot bijībā, kā Aleksis teica. Un tos pašus upurus upurēdam, ja kaut kas strādā, tad tas nav jāatkārto, vai ne? Jēzus upuris vairs nebija jāatkārto. Tas bija perfekts darbs līdz galam. Jo nevar iznīcināt grēku ar āžu un vēršu asinis, nevarēja nomazgāt grēkus, bet Jēzus Kristus asinis nomazgāja, pietika ar vienu pilīti kaut vai, lai nomazgātu visas pasaules grēku. Jo tajā laikā dzīvnieku asinis, viņas tā kā tikai apsedza grēku, tas ir tā kā paslaucīt. Nevar dabūt šaufeli, ja tu paslauki zem paklāja. Bet mēs taču visi zinām, ka tur tāpat musuriņi visi turpat ir zem tā paklāja. Tad Jēzus iznīcināja grēku. Jā. Slavu Dievam. Jēzus Kristus asinis atņem mūsu grēkus. Jēzus Kristus bija perfektā Dieva samaksa. Perfektā Dieva samaksa. Jā. Un, jo pāris dienas pirms tam, lielajā piekdienā, Dievs padarīja Jēzu Kristu vainīgu par visiem grēkiem un atbildīgu par visiem mūsu grēkiem un visiem mūsu pārkāpumiem. Dievs padarīja Jēzu vainīgu par to. Un tas pats ķermenis, kurš nesa tavus un manus grēkus, 3 dienas pēc tam uzmodās no mirušiem bez grēkiem. Tas nozīmē, ka grēks tiek aizvākts projām. Grēks par grēku ir samaksāts, grēks ir palicis ellē, un tev vairs nav viņā jādzīvo. Tas ir labās ziņas, jo 1. Korintiešiem 15:17 stāv rakstīts, un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība. Tad jūs esat vēl savos grēkos. Te ir rakstīts tā, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad tie ir vienkārši bezspēcīgi maldi. Bet Jēzus Kristus tika uzmodināts, un tas nozīmē, ka mūsu ticība nav veltīga, un tas nozīmē, ka mēs vairs neesam savos grēkos. Jo citādi tā būtu ticība vienkārši kā tāda fantāzija. Jēzum bija jāatstāj visi grēki ellē. Tikai tad viņš būtu spējīgs augšām celties. Jo pie Dieva var sēdēt tikai tas, kas ir svēts. Jēzus Kristus augšām celšanās, viņa ir kā debesu dievišķais čeks. Tavi grēki tev ir izpirkti. Ja? Jēzus Kristus ir augšām celēs, un tu vairs neesi savos grēkos. Tāpat kā cietumnieks, kurš ir iznācis no cietuma, viņš ir atsēdējis savu termiņu, ja? par savu darbu, samaksājis sodu, un neviens viņam vairs nevar
tā kā pateikt, ej atpakaļ. Viņš ir atsēdējis savu sodu. Viss ir samaksāts. Tas, ka viņš iznāk ārā, ir tā kā apliecinājums tam, ka ir samaksāts. Un Jēzus Kristus, un viņš neaizdevās vienkārši augšā, tāpēc, ka ir Dieva dēls. Viņš ir vienmēr bijis Dieva dēls. Un, ja kaut viens nieka grēks būtu pielipis pie Jēzus Kristus, tad Dievs nevarētu viņu augšām celt. Tas nozīmē, ka Jēzus ir pilnīgi atstājis visu grēku nastu, visu slimību nastu, visu lāstu nastu. Viņš atstāja ellē pie velna. Un pirmajā augšām celšanās dienā šaubas beidzot pārvērtās par ticību. Beidzot šie mācekļi ieraudzīja, ka patiesi viņš ir Dievs, bailes pārvērtās mierā, izmisums kļuva beidzot par cerību, nāve un tumsa bēga līdz Jēzus gaismām, prieks valdīja pār zemi, tāpēc, ka Jēzus bija augšām cēlies. Viņš bija atkal ar viņiem līdz mūžīgi kopā ar viņiem. Un ziniet, es šodien, kad lasīju, es sapratu, cik ir tiešām jālasa vārds katru dienu. Tiešām jālasa katru dienu vārds. Jo īstā cīņa jau ir par ko, ka velns cenšas mūsu fokusu novērst no Kristus un to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Mums ir jālasa Bībele. Ja jūs vēl nelasat, sāciet lasīt jauno derību. Un mums ir jāierauga pašiem šis augšām celšanās spēks. Mums ir jāierauga pašiem šis asiņu spēks, par ko Aleksis runāja, jo mēs šeit varam kā tādu uzturu bagātinātājs viens otru, iedot kaut kādu vitamīniņu, bet mums vajag pašiem šo barību, ikdienas vajag ēst. Dieva vārds ir maize katrai dienai, mums tas ir vajadzīgs. Mums vajag šo žēlstības evaņģēliju. Katru dienu, ikdienas sev atgādināt, ko Jēzus ir izdarījis par mums. Atgādina sev evaņģēliju. Kādu parādu maksu Jēzus Kristus reāli samaksāja. Iedomājies, viņš bija pilnīgi bezvainīgs. Un viņam uzliek visas pasaules vainu. Un tā kā visperfektākais, kurš bija šeit, pilnīgi bez vainas, viņam uzliek visu pasaules nastu tieši uz viņa. Un mums vajag to pārdomāt katram, kādu parādu maksu Jēzus Kristus samaksāja par tevi, mani, cik ļoti tev ir piedots, cik ļoti Dievs tev ir mīlējis, kā devis savu dēlu par tevi, cik ļoti dārgas ir šīs asinis. Un tad, kad tu pavadi tajā laikā, tad tu sāc izprast žēlastību, un žēlastībā dzīvojot, tu dos žēlastību arī citiem cilvēkiem. Jo tad, kad tu esi zem žēlastības, tu būsi žēlsirdīgs pret citiem. Ja tu būsi zem bauslības, tu no citiem prasīs bauslību. Mēs sniedzam žēlastību tikai un vienīgi tādēļ, ka esam paši saņēmuši žēlastību, nekā citādāk. Bet paldies Tev, debes Tēvs, tiešām paldies, ka mēs kopā varam nākt un atgādināt viens otram, Tēvs, Tavu patiesību, Kungs Jēzu. Paldies par Tavām dārgi izlietajām asinīm, Kungs Jēzu. Mēs nebeigsim pateikties par to, ka tas nav pašsaprotami, Kungs Jēzu. Un tiešām neļauj mūsu fokusam aizvirzīties uz kaut ko šķietami interesantāku, svarīgāku, steidzamāku, Tēvs. Es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu mums ikdienas palīdzi atgriezties pie evaņģēlija vienkāršības, jo, Kungs, Svētais Gars, Tavs uzdevums ir atklāt Jēzu mums. Tavs uzdevums ir vest mūsu patiesībā. Mēs lūdzam, Kungs, Jēzu, palīdzi mums ikdienas, Tēvs, pievērsties Tev un ieraudzīt, cik varenu un lielu samaksu, Kungs, Jēzus ir par mums samaksājis. Cik dārgas bija šīs asinis, kuras tika izlietas par mums. Un ka mēs varam baudīt Tevi, Kungs, Jēzus, ikdienas, Tēvs. Un ka tas ir tikai un vienīgi mūsu sākums. Augšām celšanās ir tikai un vienīgi mūsu sākums. Mēs varam ticību, beidzot ieraudzīt savu ticību caur šo augšām celšanos, caur šīm izlietajām asinīm, caur krustu, mēs piepildamies ticībā, Tēvs, un mēs varam dzīvot to dzīvi, kuru Tu, Kungs, Jēzus, paredzējis. Kā apustuļi to dzīvoja, tā arī mēs šodien Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Jā, varbūt vēl kāds vēlas ar kaut ko pateikt.